Es sveicinu jūs ar mieru un Dieva žēlastību. Ir neatliekams jautājums, kāpēc pēdējos gados mēs redzam, ka homoseksualitātes un dzimuma maiņas tēma tiek uzspiesta pasaulē kā milzīgs vilnis? Kas to atbalsta? Un kāpēc? Kāpēc pret dabisko dabu tiek vērts šāds karš? Šī epizode ir viena no bagātākajām, ko jebkad var dzirdēt savā dzīvē, gan informācijas ziņā, gan tāpēc, ka tā tev atklās, kas patiesībā notiek šajā pasaulē. Mēs apkoposim kara pret dabu iemeslus 3 galvenajos punktos. Pirmais – materiālā peļņa tiem, kas izplata karu pret dabu. Otrs – tautu paverdzināšanu un modrības gara iznīcināšana. Trešais – tautu dzimstības kontrole. Šie iemesli ir savstarpēji saistīti un pārklājas. Šodien mēs runāsim tikai par pirmo iemeslu, kas ir pats svarīgākais. Apskatīsim, kāda kļūst pasaule, kad šariāta vara izzūd, lai tu to dziļāk saprastu. Jūs esat labākā tauta, kas radīta cilvēkiem. Pirmkārt, kā materiāli pelna tie, kas izplata karu pret dabu, kad cilvēks tiek seksualizēts, tas ir, jau no bērnības tiek uzkurināts ar seksuālu kāri, tad lielākā daļa cilvēku kļūst vai nu par seksuālām precēm, vai arī par šo preču pircējiem. Un abos gadījumos lielākā daļa cilvēku nonāk seksuālā verdzībā. Un tie, kas no tā visa gūst labumu, ir pasaules sistēmas magnāti, kapitālisma haizivis un viņu līdzstrādnieki. Atcerieties, ka tie, kas atbalstīja Kinzija pretīgos pētījumus, kas noveda pie seksuālās revolūcijas, bija Rokfelera fonds, un tie, kas atbalstīja likuma maiņu, balstoties uz Kinzija pētījumiem. Arī šoreiz tas ir Rokfelera fonds, un Rokfelera ģimene ir viena no bagātākajām, ja ne pati bagātākā ģimene pasaulē. Es pieminēšu 15 posmus, kuros cilvēku paverdzinātāji gūst labumu no seksuālās iekāres. Pirmkārt, visaptverošā seksuālā izglītība, par ko jau runājām, ir bizness, kurā organizācijas no valdībām saņem desmitiem miljonu, lai izstrādātu mācību programmas un video šai izglītībai. Iedomājieties, cilvēka nodokļu nauda tiek tērēta organizācijām, kas iznīcina viņu bērnu dabiskumu un nevainību, pārvēršot viņus par seksa vergiem jau no mazotnes. Un šī ir viena no Planned Parenthood aktivitātēm, kuras kopējie ienākumi tikai ASV filiālē ir $1 miljards un 300 miljonu dolāru. No tiem 530 miljoni ir valsts līdzekļi. Tāpēc nebrīnieties, ka šī organizācija tik ļoti cenšas izplatīt seksuālo iekāri šādā veidā. Un kad tiek vērsti centieni uz musulmaņu valstīm, lai pārliecinātu to valdības tērēt musulmaņu naudu viņu bērnu samaitāšanai un pārvēršanai par jauniem klientiem Planned Parenthood, seksuālās iekāres uzkurināšana jau no bērnības sagatavo augstu otrajam biznesam seksa industrijai visās tās 3 formās – pornogrāfija, filmas un žurnāli, prostitūcija un seksa rotaļlietas. Kopējais šī biznesa apjoms sasniedz aptuveni 337 miljardus dolāru. Atceraties, kā žurnāls Playboy, kas nodarbojas ar prostitūciju, atbalstīja Kinzija un CAECUS organizāciju, kas izplata visdažādākās morālās izvērtības un seksuālās iekāres formas. Kāpēc Playboy viņus atbalsta? Vai tāpēc, ka viņi tic kādai cilvēciskai misijai un nepieciešamībai palīdzēt cilvēcei, vai arī, lai piesaistītu vēl vairāk vergu saviem žurnāliem, gan kā preču, gan kā pircēju veidā? Šajā ziņā NBC News norādīts, ka pornogrāfijas industrijas apjoms pasaulē sasniedz 97 miljardus dolāru. Savukārt laikrakstā The Guardian rakstīts, ka Amerikā pornogrāfijas industrija ienes vairāk nekā Netflix, Hollywood un Viacom kopā. Aina, ko redzējām Amerikā, kas vēlas mācīt pasaulē sieviešu tiesības, cilvēks ieiet toaletē kādā iestādē, nokārtojas un iznāk, atstājot uz toaletes grīdas kādu no izvērtības žurnāliem, kas pilni ar sieviešu attēliem. Planned Parenthood neapmierinās tikai ar to, ka māca zēniem un mētienām visas izvērtības skolās, bet arī mudina viņus skatīties pornogrāfiskas filmas, lai pātrinātu viņu iekāres uzliesmojumu un nodrošinātu, ka tas turpinās visu diennakti. Taču rodas jautājums, no kurienes viņi dabūs sievietes, ar kurām vēlas tirgoties pornogrāfijas un prostitūcijas nolūkos? Atbilde ir trešajā biznesā – cilvēku tirdzniecība, jeb human trafficking. Saskaņā ar OBC arhīvu vietni, katru gadu pāri robežām tiek tirgoti no 600 000 līdz 800 000 cilvēku, nemaz nerunājot par tiem, ar kuriem tirgojas vienas valsts ietvaros. Lielākā daļa šo cilvēku, kas tiek pārdoti, ir sievietes un bērni, un lielākā daļa no viņiem tiek izmantota tās augtajā seksa tirdzniecībā, jeb sex trafficking. Tas nozīmē tirdzniecību ar seksuālajiem pakalpojumiem, tas nozīmē piespiest sievietes un meitenes nodarboties ar prostitūciju un filmēties pornogrāfiskām vietnēm. Tu saki, ka šajā pasaulē, kas ir pilna ar cilvēktiesību organizācijām, joprojām ir cilvēki, ar kuriem tirgojas? Jā, šajā pasaulē ir daudz pārsteigumi. Bet kur tad ir lidostu policija? Kā viņi neziņo par cilvēku tirgotājiem?
Ir daudz vietņi, kas detalizēti paskaidro daudzos iemeslus no maldināšanas, vilināšanas, iebiedēšanas un draudiem no mafijām un seksa tirgotājiem līdz pat daudzu valstu līdzdalībai. Ir arī grāmatas, kas parāda, ka šis process notiek ar miljoniem sieviešu un bērnu katru gadu, piemēram, grāmatā Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery. Seksuālā tirdzniecība jaunās verdzības biznesa aizkulises, autors Kārs Sighārts. Mūsdienu verdzībā cilvēku tirdzniecībā paverdzināto cilvēku skaits tiek lēsts apmēram 21 miljonus saskaņā ar vietni End Slavery. Ir arī vietnes, kas šo skaitu vērtē no 20 līdz 40 miljoniem. Sieviešu un meiteņu pārdošanas apjoms seksuālai izmantošanai tiek lēts $99 miljardu apmērā gadā, pēc daudzu vietņu, piemēram, Human Rights First datiem. Šī pārdošana notiek pēc tam, kad šīs sievietes un daži bērni tiek izmantoti seksuālām darbībām un prostitūcijai, kas nes peļņu aptuveni $180 miljardu apmērā. Tas notiek ar 10 miljoniem sieviešu, no kurām dažas ir meitenes. ASV katru gadu tiek tirgoti desmitiem tūkstoši cilvēku. Viņus atved no Austrumāzijas, Latīņamerikas un arī no pašas Amerikas, bet kā iespējams nodrošināt tik milzīgu cilvēku skaitu seksuālai tirdzniecībai? Lai atvieglotu cilvēku un seksa tirdzniecību, Starptautiskā sistēma un Apvienoto Nāciju organizācija izmanto 4 galvenās stratēģijas – tautu noplicināšanu un viņu bagātību izlaupīšanu, lai piespiestu cilvēkus atteikties no visa, pat no goda un cieņas. Seksuālās hausa izplatīšana un tās rezultātā radušies ārlaulības bērni, kā arī ģimenes institūta, kas rūpējas par bērniem, iznīcināšana. Tas viss noved pie apmaldījušiem bērniem un meitenēm, no kuriem daži tiek izmantoti seksa tirdzniecībā. Daži no viņiem kļūst par darba spēku, citi par rezerves daļā, kā mēs vēl redzēsim. Daži kļūst par karavīriem, bandām un psiholoģiski traumētām privātās apsardzes kompānijām, kurām nav nekādu tabu un kuras lielvalsts izmanto, lai apspiestu nomāktās tautas. Un es domāju, ka mēs neesam aizmirsuši Abu Graibas cietumu un to, kas tika darīts musulmaņu zemēs. 4. stratēģija, lai atvieglotu seksa tirdzniecību, ir feminisma izplatīšana, lai atrautu sievieti no tēva, brāļa un vīra aizbildniecības, rūpēm un aizsardzības, izmantojot tādus saukļus kā sieviešu iespējošana un sieviešu tiesības, kā arī neutralizējot viņas uzturēšanas tiesības, vai tas būtu no vīra, brāļa vai tēva. To dara dzimumu lomu vienlīdzības un finansiālās neatkarības vārdā, lai sieviete būtu spiest strādāt. Tas viss atvieglo piekļuvu vēl vairāk sievietēm un meitenēm, ar kurām tirgoties. Tad tās pašas organizācijas, kas izplata feministisko domāšanu musulmaņu zemēs, sauc šīs izmantotās sievietes par seksa darbiniecēm un pieprasa viņu tiesības. Kādas ir viņu tiesības? Uz viņu darbu skatās kā uz brīvības formu un cienījumu nodarbošanos. 4. stratēģija, lai atvieglotu cilvēku un seksa tirdzniecību, ir kā arī bērnu bāreņu radīšana un viņu pārvietošana no savām apkaimēm. Neaizmirstiet, kā mēs paskaidrojām sērijā, ko afgāņi zaudēja pēc okupācijas iziešanas. Kā no spēku okupācijas laikā Afganistānā uzplauka zēnu tirdzniecība, kur Afganistānas kolaborantu valdības amatpersonas ar viņiem veica dažādas izvirtības un atstāja viņus ar psiholoģiskām un fiziskām sāpēm. Kad NATO spēki ienāca Bosnijā, viņi ne tikai atbruņoja musulmaņus un nodeva tos viņu ienaidniekiem, bet arī tirgojās ar viņu godu. ANO miera uzturēšanas spēki. Jā, un tas nav nekāds noslēpums. Ketrīna Bolkuma agrāk strādāja uzņēmumā DINCorp, kas palīdzēja ANO miera uzturēšanas misijā Bosnijā. Viņu stāstīja par daudziem gadījumiem, kad ANO miera uzturēšanas spēku amatpersonas tirgojās ar bosniešu bērniem un sievietēm, sotot viņus uz bordeļiem un bāriem, un kā viņi sūdzējās ANO vadībai un ASV valsts departamentam, bet atbilde bija viņas atlaišana un pēc tam draudi. Skandāls izplatījās. Par to rakstīja britu laikraksts The Guardian, norādot, ka ANO miera uzturēšanās spēki un humanitārās organizācijas ir paverdzinājušas sievietes un meitenes daudzos pasaules kara reģionos, ne tikai Bosnijā, un nosūtījušas viņus uz bordeļiem un bāriem, lai tirgotos ar viņu cieņu. Šī tā pati Apvienoto Nāciju organizācija, kas atnāca mācīt mums, musulmaņiem, par sieviešu un bērnu tiesībām. Bērni, kurus Zviedrijā un citās valstīs sociālajie dienesti atņem no vecākiem tikai tāpēc, ka tēvs viņu ir iesitis vai uzkliedzis, un dažkārt pat visniecīgāko iemeslu dēļ. Zviedru ārsts Uve Svedens 2013. gadā izdeva grāmatu Ienesīgais bērnu bizness, kurā viņš runā par šo bērnu tirdzniecību.
Grāmatu nesen uz arābu valodu tulkoja eģiptiešu psihologs Nafets Ašairs. Šis ziņojums ir par dokumentālo filmu, kas izraisīja lielu ažiotāžu Francijā, kur šobrīd vairāk nekā 300 000 bērnu un jaunieši tiek piespiedu kārtā ievietot aprūpes iestādēs. Daži no viņiem tika atņemti saviem vecākiem. Dokumentālā filma stāsta par to, kā dažas meitenes, sākot no 13 gadu vecuma, no aprūpes iestādēm tiek sūtīts uz mājām prostitūcijas nolūkos. Tas nozīmē arī seksuālu izmantošanu un tirdzniecību. Tāpēc, kad paskaties uz pasaules likumiem, kas atvieglo bērnu atņemšanu no vecākiem, it kā viņu aizsardzības vārdā, atceries, ka šis ir viens no viņu iespējamajiem likteņiem. 4. bizness, no kura gūst labumu seksuālās izlaidības izplatītāji, ir kontracepcijas līdzekļu ražotāji. Protams, šie līdzekļi netiek izmantoti tikai netīrības pasaulē, bet tie tiek ļoti plaši izmantoti tieši šiem mērķiem, jo viņi ir pārvērtuši daudzus cilvēkus par būtnēm, kas nodarbojas ar netiklību tāpat kā ēd maltīti. Un viņi vēlas ar to novērst grūtniecību. Startautiskā ģimenes plānošanas federācija, kas izplata visas šīs netiklības seksuālās izglītības vārdā Planned Parenthood, lepojas ar to, ka pateicoties viņu pūlēm 100 valdības tagad ievēro seksuālās tiesības. Un ka ir miljards cilvēku, kas izmanto savas tiesības uz seksuālo brīvību, un ka ir sniegti 2 miljardi seksuālo un reproduktīvo pakalpojumu caur Planned Parenthood kontracepcijas līdzekļus skolniecēm skolās, studentēm universitātēs, biroja darbiniecēm un visur, kur viņi ir izplatījuši savu seksuālo neprātu. Šis milzīgais bizness ir ļoti ienesīgs gan farmācijas uzņēmumiem, gan Planned Parenthood, un tiek cerēts, ka šī biznesa apjoms līdz 2028. līdz 2030. gadam sasniegs kopumā $39 miljardus gadā starp prezervatīviem un kontracepcijas tabletēm. Protams, kad viņi runā par šī augošā tirgus nākotnes ambīcijām, viņu acis vienmēr ir vērstas uz islāma pasauli, lai padarītu musulmaņu dēlus un meitas par saviem jaunajiem klientiem. Un šo 1,5 miljardu musulmaņu cilvēku masu nevar ignorēt savos aprēķiņos. Un mēs esam redzējuši, kā viņi pastiprina savas pūles islāma pasaulē. Labi, pieņemsim, ka sieviete ir palikusi stāvoklī. Šeit parādās 5. bizness – abortu bizness. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem katru gadu pasaulē notiek 40 līdz 50 miljonu apzinātu abortu gadījumu. Ieej World Meter mājaslapā un paskaties uz abortu skaitītāju, lai redzētu, kā tas notiek katru sekundi vai pat biežāk. Viens no visbiežāk izmantotajiem veidiem ir augļa dzīve sagriešana mātes dzemdē un izņemšana pa daļām. Šis noziegums, šī slepkavība mūsdienu tumsonībā ir ļoti ienesīgs biznesa organizācijai Planned Parenthood, kuras budžets tikai ASV sasniedz $1,3 miljardus, un lai pārliecinātu meitenes par abortu nepieciešamību, kādā no seksuālās izglītības grāmatām, piemēram, It's All One, vārds aborts atkārtojas vairāk nekā 100 reizes. Viņas biedē sakot, ka katru minūti ir stāsti par nāves gadījumiem grūtniecības dēļ. Tāpēc nāc uztaisīsim tev ātru abortu. Tagad viņi vēlas atdzīvināt savu biznesu musulmaņu zemēs, spēlējot uz izvarotās meitenes jūtām, kura pret savu gribu palikusi stāvoklī no kāda mežoņa. Kā saka doktora Kamīlija Hilmija, izvarotās sievietes aborts ir ieeja abortu legalizācija islāma valstīs. Ja tiek pārkāpts abortu tabu, šis nozadzīgais bērnu nogalināšanas akts, tad tiek nojaukts vēl viens šķērslis meitenei, kas viņu attur no netiklības, un viņa kļūst par pastāvīgu klientu tie Planned Parenthood. Jautājums. Ko dara ar embriju orgāniem, kurus izņem aborta laikā? Kāpēc, lai mēs tos vienkārši izmestu atkritumos? Kāpēc gan tos nepārdot kā rezerves daļas? Un tas mūs aizved pie 6. biznesa seksuālās izlaidības pasaulē, proti pie bērnu orgānu tirdzniecības no abortētajiem bērniem. Amerikā 2 cilvēki, kas iebilst pret abortiem, izvilināja vairākas vadošās ārstes no Planned Parenthood un paziņoja viņām, ka ir ieinteresēti iegādāties audus no abortētiem embrijiem. Tad ārsts jutās brīvi un sāk stāstīt, kā viņas rūpējas, lai aknas, plaušas un sirds tiktu izņemtas veselas, lai tās varētu pārdot, un ka viņām nepieciešama īpaša piesardzība, lai izņemtu galvu neskartu griešanas laikā, lai to varētu pārdot. Un mēs ievietosim vienu no šiem video ar augsta ranga Planned Parenthood amatpersona, kas sarunājas ar pircēju šīs sērijas aprakstā. Skandāls izplatījās un CNN 2015. gadā publicēja ziņu par vienu no šiem video. Planned Parenthood aizstāvējās, sakot, ka viņi nepārdod šos orgānus, bet gan pašas pacientes, kurām tika veikts aborts, ir ziedojušas šos audus. Citā reizē Planned Parenthood aizstāvējās, ka viņu ārstes nav vēlējušās gūt peļņu, bet tikai sekt procedūras izmaksas. Tāpēc viņi pārdeva dažas audzes zinātniskās izpētes nolūkiem. Tātad $1,3 miljardus gadā nav pietiekami, tāpēc viņiem vēl jāsedz operāciju izmaksas. Atceries, ka pirms 2 mēnešiem ASV augstākā tiesa ļāva štatiem izvēlēties vai aizliegt abortus, ja tie to vēlas.
Protams, Planned Parenthood sacēla lielu ažiotāžu un uzsāka plašu kampaņu, kurā uzkurināja cilvēkus noraidīt šo lēmumu, pasniedzot abortu kā pamattiesību. Un viņi izmantoja tādus izteicienus kā: te jābūt tiesībām rīkoties ar savu ķermeni. Mēs esam dusmīgi un gatavi cīnīties ar visu spēku. Protams, viņiem tā ir dzīvības vai nāves jautājums, jo ienesīgs biznesis kļūst vājāks. Un tagad Planned Parenthood cenšas ieviest šo biznesu musulmaņu zemēs. Ar visu to, ko redzējām, ar to vēl nepietika dabiskuma ienaidniekiem un seksuālās izlaidības izplatītājiem, tāpēc viņi izgudroja vēl vienu milzīgu biznesu, dzimuma maiņas biznesu. Vai redzat, kā starptautiskās organizācijas un apvienoto Nāciju organizācija koncentrējas uz cilvēku tiesībām mainīt savu dzimumu no vīriešu uz sievieti vai otrādi, kas pazīstams kā transdzimts un kas sākotnēji bija stingri aizliegts? Pēc tam tas tika atļauts tiem, kas ir vecāki par 18 gadiem bez vecāku piekrišanas. Un pēc tam tas tika atļauts tiem, kas ir vecāki par 12 gadiem. Un pēc tam, piemēram, Skotijā tas tika atļauts tiem, kas ir vecāki par 4 gadiem, arī bez vecāku piekrišanas. Vai esat aizdomājušies, kāpēc ir šī apsēstība ar bērnu izglītošanu jau no pašas mazotnes? Redzi, mans mīļais, varbūt tu gribi kļūt par meiteni, un varbūt tu gribi kļūt par zēnu. Mēs publicējām stāstu, kas ir piemērs atkārtojošai traģēdijai. Kanādietis Roberts Hūgalants, kuru meitai skolā, kad viņa vēl bija maza, parādīja filmu par homoseksuāļiem. Tad meita atnāca pie tēva un teica: es gribu kļūt par zēnu. Tēvs sadusmojās un devās uz skolu, lai izlamātu viņus, bet skola viņam atbildēja: tava meita ir brīva un likums ir viņas pusē, un patiešām Kanādas tiesa nostājās pret viņu. Tēvs ar sāpēm vēroja, kā viņa meitai, kuras domas tiek samaitātas skolā, tiek dotas vīrišķie hormoni, un viņa gatavojas veikt ķirurģisku operāciju, kas sabojās viņas ķermeni uz visu mūžu. Meita veica operāciju un piespieda tēvu saukt viņu vīriešu dzimtē. Viņš atteicās. Tāpēc viņam tika piespriests cietumsods pēc šī video ieraksts. Tas ir apmēram pirms gada vai nedaudz vairāk. Tagad Kanādā un citās valstīs, ja tu iesaki puisim vai meitenei nemainīt dzimumu, likumā paredzētais sods var sasniegt līdz pat 5 gadiem cietumā. Kas slēpjas aiz šīs bērnu pamudināšanas pieļaut iejaukšanos savos ķermeļos un kļūt atkarīgiem no medikamentiem uz visu mūžu? Tas ir liels un ļoti ienesīgs biznes, un to cilvēku skaits, kas tam pievēršas, strauji pieaug mēdīju un sagrozītas izglītības ietekmē. Viņi cer pieckāršot savu peļņu īsā laikā no 316 miljoniem līdz $1,5 miljardam dolāru. Viņi ir pārliecināti, ka trešās pasaules valstīs valdības pieņems likumus, kas ļaus viņu biznesam paplašināties. Pastāv miljardieru lobijs, kuriem ir uzņēmumi, kas vienā vai otrā veidā gūst labumu no seksuālās izlaidības izplatīšanas, atbalstot homoseksualitātes un dzimumu maiņas popularizēšanu. Un tad kāds no viņiem izveido cilvēktiesību organizāciju ar saukli par cilvēku tiesībām, īpaši uzsverot homoseksuāļu un dzimuma maiņas tiesības. Viņš iegulda simtiem miljonu šajā organizācijā, lai mainītu izglītību, mēdījus un likumus. Taču viņš nopelna vēl vairāk, paverdzinot cilvēkus seksam un pārvēršot viņus par iekāres mašīnām. Šis raksts runā par 6 svarīgākajiem miljardieru lobby elementiem, kas atbalsta kāru pret cilvēka dabu. Piemēram, miljardieris Johns Strikers, kuram pieder vairākas kompānijas, tostarp Stryker Medical Corporation, kas ražo medicīniskās ķirurģijas iekārtas. Un drīz mēs runāsim arī par dzimumu maiņas operāciju biznesu transpersonām. Šis Strikeris nodibināja cilvēktiesību fondu Arcus Foundation. Cik liels dotācijas Strikers ir piešķīris šim fondam? Vairāk nekā 500 miljonu, sākot 1997. gada. 340 miljoni no tiem tikai pēdējo 5 gadu laikā. Kādas tiesības tad īsti? Vai tās ir sieviešu tiesības, kuras tiek izmantotas prostitūcijā? Vai afrikāņu tiesības uz resursiem nozaguši Francija un Rietumi, vai tās ir apspiesto musulmaņu tiesības? Vai tās ir miljonu cilvēku tiesības uz tīru ūdeni un veselības aprūpi? Patiesībā šī nauda ir paredzēta, lai atbalstītu homoseksuāļu un transpersonu tiesības, tas ir, lai atbalstītu karu pret dabisko kārtību. Strikers bija viens no lielākajiem Obamas kampaņas atbalstītājiem, līdz viņš kļuva par ASV prezidentu, un tad viņš atlīdzināja Strikeram un viņa līdzgaitniekiem, virzot likumu maiņu, lai atbalstītu homoseksualitāti un dzimumu maiņu. Arcus Foundation, kura dibinājuši Strikers, ir atklāta un agresīva savā paziņojumā par islāma pasaules mērķēšanu. Ieej viņa mājaslapā un izlases sadaļā Global Religion, tai vajadzīga atsevišķa epizode. Fonds norāda, ka tas atbalsta reliģiskās balsis, kas aizstāv homoseksuāļu un transpersonu tiesības islāma pasaulē. Izmantojot ietekmi uz apvienotajām nācijām un politikas veidotājiem,
un ka tā cīnās pret tiem, kuri ļaunprātīgi izmanto reliģiju, lai liektu pilnīgi cilvēktiesību atzīšanu homoseksuāļiem un transpersonām, aizbildinoties ar reliģiskām izņēmumu normām civiltiesību likumos. Kādas tad ir Arkus strateģiskās finansēšanas jomas? Tas nozīmē, kāds ir galvenās jomas, kurās šīs fonds ar milzīgo budžetu iegulda līdzekļus. Pirmkārt, atbalstīt LGBT atbalstošās balsis mērķi sabiedrībās, īpaši Islāma pasaulē, tas ir pirmais punkts. Kā arī tos, kuri ietekmē apvienotās nācijas un politikas veidotājs mērķus sabiedrībās. Papildus arī cits grups. Tāpēc, kad, piemēram, redzi LGBT gājienu Palestīnā, zini, ka tas nav tikai cilvēku tiesību vārdā aizstā stāv institūcijas ar milzīgiem budžetiem, kas atbalsta šīs balsis. Un kad redzi aktīvistus un politikas veidotājus, kuri pieprasa tiesības gejiem un transpersonām, bet paši klusē par visām citām netaisnībām pasaulē, vai pat paši tajās piedalās, tad zini, ka tas nav cīņa par brīvībām, bet gan kāds baro šos cilvēkus vai nu Arkus fonds vai kāds cits. Otrais Arkus līdzekļu izlietojuma virziens ir cīņa pret reliģijas ļaunprātīgu izmantošanu, kas kavē geju un transpersonu aizsardzību. Cīņa tiešā nozīmē, tā ir finansēta kara darbība visā šī vārda nozīmē, kā arī izaicinājums apkarot geju un transpersonu pretiniekus gan SVE, gan visā pasaulē. Viņi vēlas globālu tirgu, kas pārkāpja visas robežas un visas reliģijas. Viņi grib cīnīties un kriminalizēt jebkuru, kurš stājas viņiem ceļā. Vēl viens elements miljardieru lobbyjā, kas atbalsta karu pret dabiskumu, ir miljardieris Benijs Pritkers. Un šis Pritkers arī bija viens no galvenajiem Obamas vēlēšana kampaņas atbalstītājiem, un, kad Obama kļuva par prezidentu, viņš veica lielas izmaiņas likumos un piešķīra milzīgus valsts līdzekļus homoseksualitātes un dzimuma maiņas izplatīšanai. Mēs jau minējām 6 veidus, kā tiek gūts labums no seksuālās izlaidības izplatīšanas. Tad turpināsim ar dzimuma maiņas tēmu no 7. punkta. 7. veids ir dzimuma maiņai izmantotās dāvas un hormoni. Šis bizness 2021. gadā tika novērtēts $14 miljārdu apmērā gadā, un viņi cer sasniegt 21 miljārdu līdz 2028. gadam. Vīrietis lieto sieviešu hormonus, bet sieviete lieto vīriešu hormonus. Pubertātes blokātori kavē nobriešanu. Tos reklamē bērniem. Ja vēlies mainīt dzimumu, lieto šīs zāles, lai apturētu izmaiņas. Un vēlāk būtu vieglāk veikt operāciju. Vai arī, ja tu jau esi veikusi operāciju un pārvērtusies par vīrieti, tad lieto pubertātes blokātorus, lai tavi dabiskie hormoni, kas izdalās pubertātes laikā, nekonfliktētu ar tavu izvēlēto vīrišķo identitāti. Tāpat šīs zāles dod arī zēniem, kuri nevēlas piedzīvot pubertāti, ja viņiem nepatīk būt par zēniem, un meitenēm, kurām nepatīk būt par meitenēm, protams, tas viss notiek viņu prātu apmulsināšanas rezultātā. Un tādas cienījumas zinātniskās vietnes kā Mayo Clinic popularizē šo iejaukšanos, saucot to par pubertātes disforijas ārstēšanu, depresijas un trauksmes sajūtas, kas pavada pubertātes periodu. Ir vērojams neprātīgs pieprasījuma pieaugums pēc klīnikām, kas nodrošina šīs zāles, un no tā iegūst farmācijas uzņēmumi. Un tas viss ir likumīgi, tikai svarīgi ir nelietot maldinošu reklāmu. Piemēram, farmācijas uzņēmums Savija ir viens no tiem, kas ražo hormonus, ko izmanto dzimuma maiņā, kā arī pubertātes bloķētājus. Tas ir arī viens no atbalstītājiem homoseksualitātes un dzimuma maiņas kultūras izplatīšanā. Uzņēmums tērē miljonus, lai veidot lobby alianses. Pirms dažiem mēnešiem kāds advokāts Teksasā iesniedza prasību pret farmācijas uzņēmumiem, tostarp Avija, apgalvojot, ka te izmanto maldināšanu, lai tirgotu pubertātes bloķētājus jauniešiem. Labi, vai šie pubertātes bloķētāji tiešām atrisina psiholoģiskās problēmas zēniem un meitenēm, kuri nav apmierināti ar savu dzimumu? Atbildi sniedz British Medical Journal, viens no pasaulē prestižākajiem žurnāliem. Šajā pērn publicētajā rakstā ar nosaukumu pētījums secina, ka pubertātes bloķētāji nesamazina negatīvās domas bērniem, kuri cieš no depresijas un trauksmes pubertātes laikā. Rakstā arī norādīts, ka šīs zāles kaitē bērnu augšanai un kauliem, kā arī izraisa neauglību. Un šis ir raksts amerikāņu CBN News ar nosaukumu "Kamēr Baidena administrācija veicina dzimuma maiņu bērniem". ASV pārtikas un zāļu pārvalde FDA brīdina par smadzeņu pietūkumu, kas var rasties pubertātes bloķētāju lietošanas rezultātā. Ziņās arī minēts, ka meitenēm, kuras tika pamudināts lietot šīs zāles, parādījās tādi simptomi kā redzes zudums. Vai kapitālisma haizivis un viņu mēdīji publicēs šāds pētījums? Protams, ka nē, lai peļņa turpinātos uz bērnu un jauniešu veselības, viņu dzīves un pēcnāves rēķina. Un runājot par zinātniskiem pētījumiem, ir arī 8. bizness cilvēku paverdzinātājiem ar seksuālo alkatību – viltus zinātnisko pētījumu bizness. Netīra pasaule, ko viņi nosauc par seksoloģiju jeb dzimumzinātni.
Mēs redzējām pretīgu piemēru šim Kinsijas pētījumos, kas ietvēra bērnu izvarošanu, un mēs redzējām dažādas šādas izpausmes, mēs arī profesori Džona Maikla Beilija pētījumos, kurš saņem AC valdības finansējumu, lai veiktu pētījumus, kurus viņš mēra uzbudinājumu homoseksuāliem vīriešiem un sievietēm, pakļaujot viņus homoseksuālām pornogrāfiskām filmām un izmantojot mērīšanas metodas, kuras cilvēks pat kaunas pieminēt. Pat laikrakstā The Washington Times viņa pētījumi tika kritizēti kā pārmērīgi seksuāli un kā amerikāņu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšana. Miljardi tiek iztērēti šādām izvirtībām un tiek piešķirti doktoru un profesoru grādi tiem, kas ar to nodarbojas, un kukuļi tiek izmantot, lai viltot rezultātus, kas vēl vairāk uzkurina seksuālo kāri. Un tiek izmantota pseidozinātne, lai vēl vairāk paverdzinātu cilvēkus, kā redzējām sērijā par zinātnes viltošanu. Par piemēru var minēt seksuālo noviržu normalizēšanu. 9. seksuālās iekāres biznesa veids ir dzimuma maiņas operācijas, ne tikai hormonu un medikamenti, bet arī ķirurģija. Tas ietver arī plastisko ķirurģiju, piemēram, vīriešiem tiek ievietotas sieviešu krūšu implanti vai tiek pārstādīti dzimuma orgāni. Kā tas vispār ir iespējams pārstādīt dzimuma orgānus? Piemēram, ja vīrietis vēlās kļūt par sievieti un pat sapņo palikt stāvoklī no savu vīriešu dzimuma partnera, tad zinātne cenšas šo sapni īstenot. Bet no kurienes viņi dabūs dzemdi? Ziņās teiks no donors. Un ja neviens neziedos, melnajā tirgu notiek atradīs visu nepieciešamo cilvēku rezerves daļu nodrošināšanai. Britu laikraksts The Guardian ziņoja par kādu ārstu, kurš piespiedu kārtā izņēmis dzemdes 40 sievietēm, tāpēc viņu iesauca par dzemdes kolekcionāru. Kur tas notika? Amerikā. Vietās, kur tiek aizturētas sievietes, kas nelegāli ieceļojuši, piemēram, no Dienvidamerikas, kā raksta The Guardian. Un neaizmirstiet, ka Ķīna ir veikusi ķirurģiskas operācijas vairākām musulmaņu sievietēm, lai liektu viņām iespēju palikt stāvoklī. Ja dzemdes transplantācijas tirdzniecība izplatīsies, Ķīna būs pirmā, kas priecāsies par musulmaņu sieviešu dzemdes izņemšanu un pārdošanu ķirurģiem. Un tad mediji nāk klajā ar virsrakstiem, piemēram, ar dzemdes transplantācijas īstenošanos realitātē transpersonas sievietes, tas ir vīrieši, kas veikuši operāciju, lai kļūtu par sievietēm, tagad cer kļūt grūtus. Un iedomājies, mēs nonākam līdz tādam līmenim, ka tikai tāpēc, ka kāds vīrietis Ņujorkā vēlas palikt stāvoklī, musulmaņu sievietes dzemde tiek izņemta Ķīnā un piešķirta viņam. Un LGBT kopiena svin, ka šis vīrietis ir ieguvis savas tiesības pārvērsties. 10. bizness tiem, kas paverdzina cilvēkus ar seksuālo kāri, ir seksuāli transmisīvās slimības. Atceraties, kad mēs runājām par to, kā visaptverošās seksuālās izglītības grāmatas, ko izplata Planned Parenthood, izplata seksuālās slimības savā zemiskumā. Tas atver lielu biznesu ar valdības izdevumiem par izglītošanu HIV aids apkarošanai, ko sniedz Planned Parenthood, kas tajā pašā mācību grāmatā veltīja labs aids profilakses metodēm. Un citās lapās tā saka cilvēkiem ar AIDS, ka nav obligāti jāinformē savs seksuālais partneris, ka esi inficēts ar AIDS. Un tas atver lielu biznesu arī AIDS profilakses un ārstēšanas zālēm cilvēkiem, kas ar to ir inficēti. 68% no AIDS gadījumiem ir homoseksuāliem vīriešiem. Savienotās valsts katru gadu tēra $12 miljārdus no valsts līdzekļiem šim nolūkam, un liela daļa šo līdzekļu nonāk seksuālās izlaidības veicinātāju kabatās. Vai jūs domājat, ka starptautiskās organizācijas cīnīsies pret pērtiķu bakām, kas tagad izplatās homoseksuāļu vidū ar cīņu pret homoseksualitāti? Nekādā gadījumā. Viņa nekad nepieļaus, lai šis biznes tiktu slēgts. Tāpēc apvienoto nāciju organizācija nosoda jebkādus izteikumus, kas satur homofobiju vai naidu pret homoseksualitāti un homoseksuāļiem, kas radušies pērtiķu baku izplatības dēļ. Un Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors iesaka homoseksuāļiem samazināt seksuālo partneru skaitu, tas ir to, ar kuriem viņi nodarbojas ar netiklību, un pārdomāt seksuālo attiecību uzsākšanu ar jauniem partneriem. Tas nozīmē, ka viņi saka, mēs kā veselības organizācija nekad neuzdrošinātos jums pateikt, lai jūs nepiedalītos seksā ar citiem vīriešiem un neizplatītu slimību viņu vidū. Mēs tikai sakām, ja vēlas pārdomāt to. Kaftī ir Pasaules veselības organizācija. 11. bizness – onkoloģiskās un sirdsslimības zāles, ar kurām transpersonas un homoseksuāļi slimo vairāk nekā 2 reizes biežāk nekā pārējie cilvēki. Un tas arī liels iegūms farmācijas uzņēmumiem. Vai tad šiem transpersonām un homoseksuāļiem nerodas psihiski traucējumi sastopoties ar Dieva radīto kārtību? Jā, protams, un te parādās 12. veids, kā cilvēces paverdzinātāji gūst labumu no seksuālās izlaidības izplatīšanas, proti psihisko slimību zāles un tas, ko farmācijas uzņēmumi iegūst no to pārdošanas. Saskaņā ar statistiku, ko publicējusi Amerikas Nacionālā psihisko slimību apvienība, 44% homoseksuāļi cieš no psihiskām slimībām.
Un rakstā, ko sarakstījusi māsa Tasnīna Radžha ar nosaukumu Liberālisma noziedzība un dzimuma maiņas upuri, ir noskaidrots, ka daudzi no tiem, kas mainījuši dzimumu, vēlāk nožēlo, ka ir sabojājuši savus ķermeņus. Un ka par šo tēmu apzināti valda mediju klusēšana, lai paaudzes turpinātu šo neprātu. 13. bizness ir seksuālās stimulējošās vielas, un arī šis ir miljardu vērts biznes. Protams, ne viss tas notiek izvērtības pasaulē, bet ļoti liela tā daļa gan. 14. bizness ir dažādas cilvēka dvēseli postošas lietas, piemēram, narkotikas, alkohols, halucinogēni un visu, ko lieto jaunieši, kuri pilnībā iznīcināti seksuālās kāres dēļ. Un arī tas ir ienesīgs bizness tiem, kas veicina seksuālo kāri. Nu vai šis izpostītais nožēlas pilnais cilvēks, kurš ir izpostījis savu ķermeni un zaudējis jebkādu dzīves jēgu, nevarētu sākt domāt par pašnāvību? Jā, protams, un saskaņā ar Forbes žurnālu vairāk nekā puse transpersonu nopietni apsver pašnāvību. Un tas noslēdz šo ciešanu ceļu ar 15. biznesu, eitanāzijas un nāvis turisma biznesu. Tu esi nomākts un ienīsti dzīvi. Nekas, mēs tev palīdzēsim izdarīt pašnāvību, tikai samaksa vispirms. Izlasi par eitanāzijas klīnikām un eitanāzijas biznesu, kā arī nāves turismu. Tas nozīmē doties uz īpašām valstīm, lai izdarītu pašnāvību to speciālajās klīnikās. Un šeit ir ziņa BBC par sievieti, kurai palīdzēja izdarīt pašnāvību pēc 3 dzimuma maiņas operācijām. Un šis ir pētījums zinātniskajā žurnālā par transpersonu atbalstīšanu pašnāvībā. Pēliņa katrā posmā no dzimšanas līdz nāvei uz cilvēka cieņas, viņa dzīves un pēcnāves rēķina. Ja saskaitām visus skaiķus, ko minējām par cilvēku tirdzniecību, seksa industriju un farmācijas uzņēmumiem, tad mēs runājam par aptuveni 733 miljārdiem dolāru gadā. Tas nozīmē, ka $1 triljona biznesa mērķis nav tālu. Kāds nolādēts velns vada cilvēci uz šo elli? Ak, kāda žēlība pār cilvēkiem! Tāpēc nebrīnies, ka viņi tik ļoti cenšas mudināt bērnus mainīt dzimumu jau ļoti agrā vecumā un bez vecāku atļaujas. Ļauj bērnam un meitenei pieņemt šo lēmumu, kamēr viņi vēl ir naivi un viegli apmānāmi, pirms viņi apzinās un saprot, ka šī neprātība iznīcinās viņu dzīvi. Nebrīnies, cik ļoti Planned Parenthood un TVO cenšas bērnos jau no dzimšanas izraisīt seksuālu uzbudinājumu. Neesi pārsteigts, kad viņi māca gejbejs, nevis ABC, iemācot, ka B nozīmē bigender, persona, kas mainās starp dzimumiem vai ir abi vienlaikus, un ka L ir lesbiete, sieviete, kuru piesaista sievietes. Neesi pārsteigts, kad viņi izkarina varavīksnes karogus katrā bērnu dārza stūrī. Tagad tu vari saprast, kāpēc bērns jau no pirmajiem dzīves gadiem neievirza cilvēks problēmu apzināšanā, lai viņš varētu palīdzēt tās risināt. Bet tā vietā viņam māca izvērtību, it kā tā būtu kāda cilvēciski svarīga vajadzība, pat svarīgākā vajadzība cilvēcē. Tagad tu vari saprast, kāpēc, ja kādam cilvēkam ir netradicionāls tieksmes un viņš vēlas sevi ārstēt, likumi nostājas viņam ceļā un kriminalizē jebkuru ārstu vai psihologu, kurš mēģina viņam palīdzēt, kā jau iepriekš detalizēti paskaidrojām. Tas nozīmē, ka tev ir aizliegts atbrīvoties no šīs kaisles, ko mēs tevī esam radījuši. Šie ir 15 veidi, kā gūt materiālu labumu no seksuālās kāres izplatīšanas.